Sveiki! Esiet sveicināti Latvijas mediju nozares kompetenci centra veidotā raidierakstā, kur mēs runājam par izaicinājumiem un iespējām, kas skar medijus Latvijā un ne tikai. Šoreiz parunāsim par tādu tematu, kur katram ir viedoklis, un pārsvarā tas ir vai nu pilnīgi melns vai nu pilnīgi balts, precīzāk par mākslīgo intelektu. Un, mazliet sašaurināsim to loku arī mākslīgā intelekta lietošanu mediju telpā. Bet, lai nebūtu tā, ka es viens pats pļurkstu un būtu mazliet gudrāk cilvēki arī klāt, šodien man ir pievienojušies divi eksperti, viņiem nepatīk, ka saka, vienkārši zinošāki cilvēki. IT un mākslīgā intelekta entuziasts, Time for AI CEO, vai latviski runājot, vadītājs Artūrs Rasnecis. Sveiks! Jā, prieks šeit būt. Un Delfi.lv abonēšanas satura redakcionālās stratēģijas vadītāja, ļoti sarežģīts nosaukums, Aija Krūtaine. Sveiki! Sāksim uzreiz, ķersimies, tā teikt, vērsim pie ragiem. Man patīk sākt ar īsu konkrētu jautājumu, kur ir īsi iespējama atbilde, nemaz nav jāizplūst. Vai mākslīgais intelekts ir uz palikšanu un vai mākslīgais intelekts ir uz palikšanu mediju jomā? Jā. Jā. Noteikti. Labi, tagad mēs varam arī mazliet paplašināt šo jautājumu. Runājot par vispār to mākslīgā intelektu, vai viņš ir uz palikšanu, Artūr, ik pa laikam klīst runas par to, ka mākslīgais intelekts ir tāds pats burbulis kā .com burbulis 2000. Gadā. Un kaut kādas tāda aspekti tur ir līdzīgi. Vai tev nav bail, ka tas tiešām varētu būt burbulis un beigās mēs visi attopamies pie sasistas silas? Nē, bail noteikti nav. Protams, ka šis hype, jeb šis mārketinga tāds uzpūsts burbulis tur daļa ir. Jā, jo mēs vienmēr mēģinam tehnoloģiju īstermiņā pārvērtēt tās iespējas. Ja? Un tādā veidā, kad tikko parādījās ChatGPT 2022. Gadā, jau tad visi klaudzināja, ka viss daudziem tiks atņemti darbi, bet tagad jau ir 2026. gads, un mēs redzam, ka mēs visi vēl strādājam, un darba ir tik daudz, ka vēl nekad. Es tikko runāju ar vienu tieši IT jomas pārstāvi, viņi saka, ka viņi neņem junioru vispārībā. Viņi saka, ka grūtāk apmācīt nekā paņemt tokenus. Tā ir, ka kaut kur mainās, ja, un līdz ar to šis burbulis gan pūšās, gan lielāks un mazāks, ja, un tādā veidā mēs nonākam līdz tādai realitātei, kā tad šo vareno superspēju mākslīgo intelektu pielietot savā ikdienā. Un mēs mācāmies kopā ar šīs tehnoloģijas attīstību. Noteikti tas nav burbulis, ja, jo tas ir kaut kas, kas ir dot pievienoto vērtību. Ja, jo mēs varam salīdzināt arī ar visādiem kriptovalūtu burbuļiem, NFT un citām tādām arī līdzīgām aktivitātēm, kas pēdējos gados ir bijušas, ja, kuras beigās neradīja kaut kādu paliekošu efektu, tad tur tas burbulis arī diezgan ātri nopūtās. Tad šeit mēs redzam, ka es teiktu, mēs esam vēl tikai pašā sākumā, ja, ka vēl lielākie burbuļi vēl pūtīsies, ja, un mēs tikai vēl apzināmies, kā šo tehnoloģiju pielietot. Un noteikti tā ir uz palikšanu, un tādā veidā mums ir tikai jāstrādā ar šo visu. Labi, es gan gribu mazliet vēl pabikstīt, jo ik pa laikam nāk laukā tie ziņojumi, ka tur aptuveni 80% no uzņēmumiem, kas ir ieviesuši kaut kādus mākslīgā intelekta risinājums, beigās saprot, ka nekādu baigu produktivitāti nav cēluši, un tas skaitlis tās diezgan liels, ka beigās viņi neredz nekādu labumu no tā. Vai visiem vajag mākslīgo intelektu? Vai visiem noteikti nē. Jā. Sākumā jāsāk ar savu īsto intelektu izmantošanu, tad tikai pie mākslīgā. Mums ir problēmas, jā. Jā. Bet par šo statistiku kopumā IT ir slikta statistika. Tad, kad es ienācu IT tirgu, tas bija 2007.–10. gads, tad klīda tāda statistika, ka 98% IT projektu ir neveiksmīgi, kas neiekļaujas laikā vai budžetā. Līdz ar to tas priekš IT nozares nav nekas jauns, ja, ka mēs jaunu tehnoloģiju atkal pārvērtējam un nespējam ātri no tās iegūt kaut kādu rezultātu.
Un tādā veidā tas ir tāds iterācijas ceļš. Mēs mēģinām, kļūdamies, mēģinām vēlreiz, un tad ar katru iterāciju mēs nonākam pie labāka rezultāta. Bet šajā gadījumā ļoti forši, ka arī pati tehnoloģija ļoti strauji attīstās. Mēs nekad neesam novērojuši kaut ko tam līdzīgu. Ja, kad šobrīd 11 dienu laikā mainās mākslīgā intelekta līderu modeļi. Ja, tā kā 11 dienās var viss kategoriski mainīties. Tā kā šis cikls, šī iterācija ir kļuvusi krietni īsāka. Un līdz ar to, ko mēs domājam, tikko mums bija neveiksmīgs projekts un mākslīgais intelekts to nevarēja vai nevar šobrīd, tad pēc 11 dienām iespējams tā vairs nav problēma. Tagad viņš atkal to var darīt. Un mums jāmēģina vēlreiz. Mēs kā IT cilvēki pie šādām iterācijām esam pieraduši. Biznesa vidē tie, kas ar IT ir strādājuši, es domāju, arī jau ir pieraduši. Jā, bet tie, kas sāk, protams, savu šo ceļu pirmo reizi, veidojot savu pirmo mākslīgā intelekta agentu, un viņu ekspektācijas ir, tūlīt 5 minūtēs man būs jauna automatizācija, kas atbrīvos mani no maniem rutīnas darbiem, bet tas tā nav. Ja? Tev arī jāiziet kādas 11 iterācijas, kā mēs savās apmācībās sakam, tev jāizveido vismaz 30 mākslīgā intelekta agenti, lai saprastu, par ko vispār ir stāsts. Un tu nevari saprast, pirms tu to neizveido. Līdzīgi kā nevari iemācīties braukt ar riteni, neuzsēžoties uz ritenes nereizi, ja, un nenobraucot tos 3 kilometrus vismaz. Es domāju par sevi tīri arī, kā mēs viņu izmantojam, piemēram, redakcijā un viss pārējais, kad jautājums ir arī par kaut kādu mūsu pašu radošumu un tas, ko mēs vispār spējam iedomāties, kā mēs viņu varētu izmantot. Jo bieži vien ir tā, ka ir kaut kādas tādas, tās uzreiz acīm redzamās lietas, kuras, tur pieņemsim tā pati transkripcija, interviju pārrakstīšana vai tur, iedod man 10 virsrakstu variantus un tādas lietas. Bet tu vari taisīt ļoti daudz sarežģītākas lietas, bet vienkārši pieņemsim, jo man arī ik pa laikam atnāk tā kā IT, ko jūs gribētu vēl tā kā, bet es nezinu vispār, kas ir iespējams. Un tad man liekas, tas ir arī, kas bišķīt tā kā varbūt, es nezinu, kavē tādu ieviešanu ikdienā, kur tu redzi reāli to pielietojamību, kas tev dotu kaut kādu, kas būtu tā ekstra palīdzība vai ekstra rokas vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tomēr es teiktu arī par šiem gadiem, kopš ChatGPT palaišanas un viss pārējā, tā tehnoloģija ir attīstījusies vienkārši fantastiski un tā kā ir kaut kādas atsevišķas lietas, kuras šobrīd arī ir rīki, kas ir pieejami žurnālistiem un viss, kas ir vienkārši burvīgi, kā viņi taupa laiku. Es tieši gribēju prasīt, kas ir tās lietas, ko Delfi jau ir ieviesuši, protams, cik var atklāt, lai nebūtu tāds biznesa noslēpums, bet varbūt ir kaut kādas lietas, kas ir ieviesas tā Delfos kopumā. Jā, mums ir visiem Delfiem, visās 3 Baltijas valstīs ir kopīgs viens rīks, kurā ir vairākas opcijas. Pirmā un pati svarīgākā opcija, protams, ir tā pati transkripcija, viņu gan redakcijā, gan rakstošā redakcija daudz izmanto, gan arī, piemēram, video redakcija. Jo tu vari transkribēt arī visādus video un viss, plus, protams, automātiskie titri, kaut kādas tādas lietas, tulkojumi. Vēl pirms 3-4 gadiem mēs regulāri devām, piemēram, rakstus tulkot, tā kā uz āru tulkam. Tā kā šobrīd mēs to vairāk nedaram. Jūs taču pārskatāt pēc tam. Mēs, protams, ka mēs pārskatām visus, kā mēs viņus nepalaižam. Ik pa laikam izlec, kur kaut kur X-ā vai kaut kas, kā tā var būt, vai Facebookā visi ir dusmīgi saka, kā tā var būt, jo tur ir acīm redzams kaut kādas dīvainas mašīnu tulkošanas lietas. Jā, bet tā kā kopumā tomēr tai tulkošanai un visam pamatā. Bet arī es teikšu, gan tai transkripcijai, gan tai tulkošanai, gan arī citiem rīkiem, tiem pašiem iedod man 10 virsrakstus vai pasaka šito citādāk. Tur jau vienmēr ir tā redaktora acis un cilvēka acis tam pāri, tā kā kura tomēr pieiet kritiski. Piemēram, man tomēr arī tad, kad es paprasu, iedod man, nezinu, es skatos, man neiet virsraksts. Tā kā es paprasu, iedod man idejas. Nav tā, ka es viņu paņemu tā kā pirmo, ko viņš man iedod, vai kā. Tā parasti ir kaut kāda kombinācija no lietām. Tā kā es ar to savējo pieredzi un visu pārējo, es skenēju cauri, tā kā skatos, tā kā šitā daļa varētu darēt, šitā daļa varētu darēt, un tad es viņu tā sakombinēju. Tā kā tā. Bet vēl tajā rīkā ir citas lietas.
Pieņemsim, viens ir fantastisks iespēja sekot līdzi jaunākajiem podkāstiem un tādām lietām. Proti, tikko kā Spotifyā vai kādā citā platformā tiek nopostēts podkāsts, uz kurus parakstos, piemēram, vienalga, tur krustpunktā vai zinātne vai muļķības. Viņš sagatavo, ko? Nē, es domāju, ka Delfa podkāsts ir jāpiemina. Bet, protams, tas nevar. Nevar tikai ar LSM. Vai arī LSM. Vai nolikt tev, pieņemsim, tāds foršs podkāsts, es dzirdējis. Jā, kurš tur ir vadītājs? Bet, vienmēr sakot, viņš atsūta man uz e-pastu kopsavilkumu tam podkāstam. Tur ir galvenās tēmas, tā kā kaut kādas tēzes, par ko viņš ir runāts, ka attiecīgi tu spēlējies ar tiem promptiem un visu pārējo, viņš iedod vēl kaut kādus citātus, kaut kādas tādas lietas. Ko tas atvieglo? Tas atvieglo nevis es klausos raidījumu stundu dienā, bet viņš man atsūta uz to e-pastu, un tad es varu paskatīties, piemēram, vai man tā tēma interesē, un vai man ir vērts iet viņu klausīties, tāpēc, kad es varēšu kaut kā to materiālu pēc tam izmantot vai pārstrādāt, vai kā. Es teiktu, jā, tā palīdzība pētniecībā, lieli dokumenti, materiāli un viss pārējais, ko žurnālisti var ikdienā izmantot, tas ir arī fantastiski. Bet jā, svarīgi ir vienkārši turpināt, mēģināt lietot un skatīties katram pašam tos pielāgojumus un tās lietas, kas var padarīt to ikdienu efektīvāku. Vai Delfi, vai varbūt es dzirdēju, ka kāda cita medija apmāca darbiniekus tā saucamajā vibe coding? Vibe working. Bet visticamāk, viņi dara lietas ikdienas darbam, nevis programmē priekš. Bet, pieņemsim, tādus tieši tos rīkus. Pašam priekš sevis. Tas ir pašam priekš sevis. Tas ir tieši tā. Mēs jau arī galu galā šī projekta ietvaros, Latvijas Nacionālo mediju kompetenču centra ietvaros, mēs arī uzkodējām tur to viedo redaktoru un viss. Mums nav tādas šobrīd vispārīgas apmācības, tagad iesim mācīties visi kodēt, bet ir kaut kādi atsevišķi entuziasti un viss, kuri paši kodē kaut kādas lietas un viss. Bet tas, vismaz pagaidām, tas vairāk ir uz viņu pašu iniciatīvu. Un plus tas, ko mēs cenšamies darīt, ir vienkārši apmainīties ar to prakses ar visām 3 valstīm. Piemēram, ko dara igauņi, ko dara lietuvieši, ko dara mēs. Un tādi tips un triks. Un tas, ko es parasti arī saku saviem kolēģiem, jo parasti vienmēr liekas, ka, lai tur ar kaut ko dalītos, tev noteikti vajag kaut ko, tur nenormāli lielu, es tagad uzkodēšu tur programmu, kas manā vietā rakstīs vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā galīgi nē, jo ir visādi tie mazie tips un triks, ko tajā brīdī, kad tu regulāri ar to rīku strādā, kurus tu apgūsti, kas tev palīdz, kā tur promptu labāk rakstīt vai kaut ko tam līdzīgi. It kā nieks, bet ja tas var palīdzēt visiem pārējiem, tad tā kā ir forši ar to padalīties. Artur, kā tu skaties nākotnē, katrā sevi cienošā medijā vajadzēs tādas apmācības, lai tu spētu darboties efektīvāk? Tie, kas grib palikt, būt līderi un tādā veidā iet pa priekšu konkurentiem noteikti, jo to, ko jūs stāstat, tādā veidā mēs redzam, ka tur pietrūkst šo jauno hipotēžu generēšanu, un tādas drošas vides, kur šie darbinieki var šīs hipotēzes testēt. Un kā mēs tagad sapratām, tad šobrīd tas ir uzlikts uz katra individu, uz katra darbinieka. Un tas nav pareizi, jo tādā veidā tas tev ir kaut kāds ārpus darba laiku to jādara, un tad tikai no tava entuziasma. Bet tam jābūt daļai no darba procesa. Es teiktu, tam ir jābūt ielikts darba kalendārā. Tagad, piemēram, piektdienas pēcpusdienā, mēs vienkārši mēģinām iedomāties, kādas būtu tās nākamās lietas, ko mēs varētu nodeliģēt mākslīgam intelektam. Un tad būtu kāda grupiņa, kurā varētu to izdiskutēt ar citiem kolēģiem, kas jau ir mēģinājuši, būtu kāds mentors, kas to atbalsta, un tādā veidā tā organizācija kopumā attīstās. Tam ir jābūt tādam kā iekšējam procesam. Jo pretējā gadījumā, ja katrs indivīds mēģina to attīstīt, tas arī nepaliek organizācijā iekšā. Kas notiks, ja viņš aizies prom? To pieredzi, ko viņš ieguva, to risinājumu, ko viņš priekš sevis izveidoja, tad tas arī nepaliks organizācijā.
Un lielās organizācijās, lielās kompānijās ir grūti ieviest jaunus risinājumus, jo tur ir visāda regulācija. Tu nevari vienkārši savu ChatGPT bezmaksas šo plānu izmantot darba vajadzībām. Tas principā ir juridiski nepareizi. Ja? Un tas varētu būt pat pret organizācijas noteikumiem. Tas ir no drošības aspekta par datiem vai Gan. Principā tas vienkārši nav paredzēts. Jā. Bezmaksas ChatGPT, vai arī personiskais, viņš ir paredzēts personiskai lietošanai. Man apmācībās ir tāds labs piemērs, lai tas paliktu atmiņā. Tad mēs prasam par kā tad izārstēt savu suni vai kaki, piemēram, no cērmēm. Ja? Tad tas ir domāts šim personīgajam ChatGPT plānam. Bet, kad mēs runājam par biznesu, par darbu, apstrādājam darba failus, tad tāpēc arī gan ChatGPT, gan Google, gan Anthropicam ir atsevišķs šis biznesa plāns, enterprise, ja, kurā tad mēs varam gan dalīties ar šo informāciju starp kolēģiem, gan tad organizācija šo informāciju arī var kontrolēt, redzēt, ja, un tādā veidā tas arī ir aizsargāts, ka šī informācija tālāk netiek izplatīta uz modeļu apmācību, un jūsu organizācija tādā veidā ir pasargāta no šo datu viedokļa. Un to bieži vien mēs nemākam saprast, ja, un neprotam. Nav bijis mums varbūt tāda pieredze, jo mēs esam pieraduši, tā kā viss, kas ir uz mūsu datora, to mēs lietojam darba vajadzībām, bet tas nevienmēr ir pareizi. Principā tad mums jādomā, mēdījiem plānojot budžetu, ir atsevišķi ēlīti tagad jāievieš. Obligāti, jā. Un ir forši, ka ir kādi šādi centralizētie rīki, kuri jau ir ieviesti un visi var izmantot. Tas ir ļoti labi, bet šādu centralizētu rīku ne visi var atļauties, jo tās atkal ir diezgan lielas izmaksas. Un atkal organizācija pārtot par tādu IT produkta īpašnieku. Ja, tas atkal ir sloks, kuru šo IT produktu vienmēr ir jābaro. Jo viss strauji mainās. Ja katrs 11 nedēļas mums mainās mākslīgā intelekta modelis, kādam viņu jāievieš, jānotestē, jāpielāgo, un tādā veidā tev ir visu laiku tāds process apakšā. Tas nav milzu sloks. Vai nav tā, ka beigās tas laiks, ko mēs ietaupam ar mākslīgo intelektu, mēs viņu atstājam beigās visu laiku apgūstot, ja tev ir nepārtraukta tā attīstība. Jā, bet tas ir instruments, kurš ļauj mums strādāt efektīvāk. Visticamāk, tas jau vēsturiski ir noticis arī ar savādāk. Tad, kad mums bija tikai āmurs un cirvis, mēs māju varējām uzcelt tur krietni ilgāk nekā tad, kad mums ir šie šobrīd mūsdienu instrumenti pieejami. Tāpat arī žurnālistikā vai kādā citā. Tā kā viss mainās. Tu iekonomē uz kaut kādu, kā mēs runājam, šo runas pārveidošanu, ja, no runas uz tekstu, ja, uz transkripciju, bet šo iekonomēto laiku, tad tu delegē kaut kur citur. Ja? Tad tu mēģini skatīties, kāds ir nākamais process. Tu varbūt pieskati mākslīgā intelekta aģentu tajā laikā vai dot viņam atgriezenisko saiti. Kopumā darba nepaliek mazāk, pat otrādāk. Mēs šobrīd redzam, ka mēs pārvēršamies visi par tādiem kā mākslīgā intelekta operatoriem. Mēs šobrīd jau esam e-pastu operatori, datoru operatori, ja, tur pārlūku operatori un dažādu programmu operatori. Ja. Un tagad klāt nāk vēl mākslīgais intelekts ar visām šīm viņa iespējām. Un, jā, cilvēks paliek šobrīd par tādu šauro kakliņu, jo tad, kad tev arī izdodas ļoti daudz viņam nodeligēt, tad vienalga tev nepieciešams to visu validēt, pārliecināties, ka viss ir tā, kā tu gribēji, un tas informācijas apjoms, kas nāk tev atpakaļ, atkal ir krietni milzīgāks, un tu atkal varbūt nespēj to tik ātri un viegli apstrādāt. Un tā ir viena no problēmām, un to pat ir minējuši pat militārie cilvēki, ka viņiem šī tehnoloģija palīdz identificēt šādas lietas, un viņiem it kā atpakaļ nepieciešams to validēt pēc laika. Viņi pat saprot, ka viņi sāk tam visam vienkārši pēc noklusēm uzticēties, un tas ir slikti. Mēs pierodam tādā veidā pie šī informāciju daudzuma, ja, pierodam, ka tas ir jaunā norma,
Un šajā jaunajā normā parādās arī atkal normāli, ja mēs kļūdamies kaut ko palaižot garām. Un tāpēc tu redzi kaut kur Facebookā vai X-ā, ka ir kaut kur aizlaists garām tas, kas ir galīgi garām ar mākslīgo intelektu uzģenerēts, un cilvēks tā kā noslinkoja, neizlabojot to. Bet īstenībā vienkārši viņam bija varbūt tik daudz šīs informācijas, ka viņš vienkārši vairs nebija spējīgs to apstrādāt, lai atrastu šo kļūdu. Vai jau tiek izmantots satura radīšanai medijos mākslīgais intelekts, vai tomēr tas vēl ir palicis tikai, pieņemsim, tur kaut kādu preses relīžu? Nav. Vai ir plānā? Šobrīd nav plānā. Neesam runājuši. Man liekas, ir arī, kā piemēram, viena no tām lielajām tēzēm ir, kad laikā, kad vairāk nekā pusi no satura internetā veido AI, mākslīgais intelekts, tad tam cilvēku veidotajam saturam tā ir vērtība. Tā, ko mana ticība ir tāda, ka neviens labāk par pašu žurnālistu nevarēs uzrakstīt, kāpēc par šo ir vispār jāraksta. Kāpēc es recenzēju šo izrādi vai kāpēc es rakstu par šo problēmu. Tāpēc, ka mums visiem, katram, es domāju, ka es redzu to arī mūsu redakcijā, katram ir kaut kādi tie savējie trigger punkti un viss pārējais. Un tev ir, tad, kad tu domā tās idejas, par ko rakstīt, kas būs tas saturs, ko veidot lasītājiem, tev jau ir riktīgais tur aizmugurītē tas pamatojums, kāpēc tā. Un AI to nekad neizdarīs. Attiecīgi, piemēram, ja mēs runājam par kaut kādiem līdiem vai visu rakstu rakstīšanu vai kaut kas tam līdzīgs, jā, to var izdarīt, jā, tas iekonomēs laiku, bet viņš nevar nodot to emociju, manuprāt. Tas, kas ir arī globāli un ko mēs arī Latvijā esam pamanījuši, kad ir pāris kaut kādas lapas atsevišķas parādījušās, kas ģenerē vienkārši saturu, pieņemsim tam pašam Delfī saturam, kas ir aiz maksas sienas. Viņi paņem to daļu, kas ir tā kā pieejama brīvpieejā, izvērš viņu tur uz kaut kādām 6-8 rindkopām, un tad iespējams arī cilvēkam, kas izlasa to, viņam rodās varbūt sajūta, ka tas ir tas, par ko ir tas raksts. Es vairāk domāju nevis tādā ziņā, ka mēs pilnīgi ģenerējam, ka mākslīgais intelekts ģenerē, bet ka mēs iedodam izējas punktus un jau principā datus, ne tādā spreadsheet izpratnē, bet kopumā faktus, un ka mēs ļaujam mākslīgajam intelektam mazliet tomēr uzbliest. Es domāju, kā kaut kādu par to pašu, kā struktūru taisīt vai kaut ko tam līdzīgu. Jā, kāpēc ne? Es vairāk, nezinu, tur ir kaut kādas 3 sarežģītas rindkopas, es netieku, tur ir dienas beigas, es netieku galā. Iespējams, es arī viņam iedošu, lai viņš, tur sāc ar kaut ko citu, tur aptuveni tam līdzīgi. Bet tur tomēr tam visam apakšā klāt ir tas cilvēks. Attiecīgi arī, piemēram, daudz ir visas tās diskusijas par tiem promptiem, par to promptu kvalitāti un tā tālāk. Jo tev ir kvalitatīvāks žurnālists, jo viņš var labāk, var labāk virzīt to sarunu. Tev ir kaut kāda tā vīzija un viss par to rakstu un tā tālāk. Un tur iespējams tā palīdzība ir arī ok. Bet ar tulkojumiem, kas jums nāk no ārzemēm, tad, kad viņš iztulko no angļu valodas uz latviešu valodu, tālāk, kā jūs ar to strādājat? Tur ir tā, ka tur ir arī, mēs spēlējamies ar tiem promptiem un visu pārējo, lai viņš pārliek, tā kā teicienus, kas ir, proti, lai tas tulkojums nav tīri tehnisks vārds vārdā, bet arī, kad, lai saglabātu domu un visu pārējo, kas būtu, tā. Jā, YouTube ik pa laikam tieši tad, kad viņš autoģenerē, tur var redzēt, ka tieši, ja ir tīra mašīna tulkošana, tad viņš tev... Jā, bet tur, nezinu, piemēro teikumu struktūru atbilstoši latviešu valodas struktūrai, kaut kādas tādas lietas. Tā kā viņu nevis vienkārši pārtulko šo tekstu latviešu valodā, bet ielikt arī šos kaut kādus tos punktus, kurus skatītos tulkotājs cilvēks. Un tad, protams, jebkurā gadījumā tam iet pāri tas cilvēks, tas redaktors vai žurnālists,
kurš lasa un kurš vēlreiz skatās, vai ir vai ir teikumi, vai ir jēga, vai tur nav kaut kas pretrunā. Es gan, starp citu, viena lieta, ko es pat esmu pamanījusi ar tulkojumiem, ir, kad viņi tagad ir tādi ļoti, ļoti viltīgi, jo viņi ir diezgan labi. Bet tu vari pateikt, ka nav līdz galam. Un viņš ir pat cik tā robeža ir, kad viņš ir diezgan labs, bet tomēr tu saproti, ka mākslīgs ir daudz grūtāk viņu izrediģēt un pataisīt par to mūsējo, vienalga vai latviešu valodu, vai tur kaut kādu Delfi stilu vai kaut ko tam līdzīgu. Pieņemsim, mākslīgā intelekta izmantošana, es esmu ievērojis, ka to gan dara arī gan reģionālie mediji, gan arī visādas dīvainas lapas Facebookā, karikatūru veidošanas, vizuālā satura veidošanā Delfi to izmanto. Jā, izmantojam. Tur gan arī tur ir labi piemēri, un tad ir piemēri, kur tev ir piemēram it īpaši tajos gadījumos, ka tev ir ļoti skaidra ideja. Piemērs praktisks bija mums tā Baltijas aptauja par militārajiem startupiem, vajadzēja vizualizāciju, kas tad tur uzliec karti, Baltijas visas 3 valstis uzliec karodziņus un viss. Es saprotu, ka mūsu dizains tur rīktīgi noņēmās. Bez mazliet tā, ka beigās tev tiešām arī būtu ātrāk iespējams. Mums jaunajam iekšlietu ministram arī diezgan grūti ar to vizuālo gāju. Bet tur arī mums ir vairāki noteikumi, ko mēs esam pateikuši. Piemēram, kad nevar likt hiperrealistiskas bildes, vai bildes, kas kur viņi būtu mākslīgā intelekta ģenerēti, bet izskatās kā fotografija. Ja? Tas ir absolūts nē. Jā. Attiecīgi vairāk tā ir jābūt kur tu vari pateikt, ka tā ir ilustrācija vai vizualizācija. Kaut kādas vadlīnijas mākslīgā intelekta izmantošanai redakcijā ir. Vai nebūtu nepieciešams kaut kāds arī caurspīdīgums, lai es zinu, kur ir pielikts mākslīgā intelekta kaut kas klāt? Pat nevis tādā ziņā, ka tur mākslīgā intelekta ražots, bet ka tur ir bijis palīdzība tajā pašā tulkojumā vai kaut kā tam līdzīga, lai es varu varbūt ķert un arī saprast un izvēlēties. Arī man gribās teikt baigi viltīgi. Jā. Ne tāpēc, ka es gribētu izvairīties no atbildības, bet vienkārši tāpēc, ka arī, piemēram, man ir viena rindkopa, kur es paprasīju pārveidot mākslīgajam intelektam. Tad, ko es tās rindkopas beigās pielieku klāt tekstu, ka šito te pārveidoja mākslīgais intelekts. Tas visu to tekstu un pieredzi arī tā. Jā, un šobrīd arī tehniski mēs paskatāmies mums apkārt. Jā. Tu pat nevari zināt, ka tur tika izmantots mākslīgais intelekts, bet tur bija. Jā, varbūt tev vienkārši bija korektūra nostrādāja, kur tev pielika garumzīme. Arī, jā, piemēram, tā pati tur, pārbauda komatus vai kaut ko tam līdzīgi. Jā, bet šis algoritms strādā ar mākslīgo intelektu. Un ko tad tu teiksi lietotājiem, kad komatu pielika mākslīgais intelekts? Nē. Un mēs jau dzīvojam diezgan tādā sintētiskā pasaulē, ja mēs paskatāmies sev apkārt. Un tā kā mums ir jāpierod pie tā, ka nākotnē varbūt pat nebūs klaviatūras. Un visu raksta mākslīgais intelekts. Tas ir jautājums, ko es gribēju. Es izlaidīšu cits jautājums Lacam uzreiz šo. Vai žurnālistam nevajadzēs mācēt rakstīt viens, un otrs, vai nav jāuztraucās par to, ka valoda kļūst pliekanāka, jo tas, kādu valodu mēs barojam iekšā mākslīgajā intelektā, nosaka arī tādu, kādu viņš dos laukā. Vai nav jāuztraucās par to, ka pēc gadiem 30 mēs redzam, ka mūsu valoda ir kļuvusi mākslīgā intelekta valoda, jo mēs patērēsim viņu lasot, mēs patērēsim vēl citos saturos, un manas meitas augot, viņas jau būs izaugušas ar šādu valodu. Par to mums nav jāuztrauc, vai ir, un vai žurnālistiem vispār vajadzēs mācīt rakstīt? Artur, tu pirmais, es padomāšu. Jā, par valodu man ir savs viedoklis, jā, no tāda IT cilvēka puses, jo viņi arī attīstās. Jā. Tad, kad es runāju ar latviešiem, kas ir 30-40 gadus atpakaļ aizbraukuši uz Kanādu, Ameriku, kādā viņi latviešu valodā runā un kādā mēs saprotam, jau ir liela atšķirība. Jā, protams, valoda ir dzīves process. Tieši tā, un līdz ar to arī šeit, ja mēs vairāk patērēsim mākslīgā intelekta ģenerētu tekstu,
protams, tas atstās kaut kādu iespaidu uz mums. Bet tā ir arī tādā veidā mūsu atbildība, ko mēs barojam iekšā mākslīgajam intelektam. Jo šobrīd ir problēma, ka šie mākslīgā intelekta modeļi nāk vai nu no Amerikas, vai nu no Ķīnas. Un tad tā latviešu valoda, viņš ir apmācījies nejauši kaut kur, kaut ko no tā, kas viņam bijis pieejams publiski. Un tā kā nav speciāli, tur varbūt bijis kāds process, kur šī latviešu valoda tika uzlabota. Un tas visticamāk ir valsts līmeņa jautājums. Tā kā uzlabot šo, lai šie lielie valodu modeļi latviešu valodu spētu izmantot korektāk. Un mēs man liekas, vienbrīd bija valodas talka, kas speciāli aicināja cilvēkus, bet tas bija tāds brīvprātības princips. Jā, tas ir ļoti labi, un tādā veidā tilde, mums vietējais uzņēmums ļoti daudz liek savā tādā attīstībā un kopumā mākslīgā intelekta kopienā, lai šī latviešu valoda būtu līmenī. Bet nepieciešams vēl vairāk, jo mēs redzam, ka šī latviešu valoda, viņa klibo daudziem modeļiem. Tīpaši šobrīd tehniski spēcīgākais Anthropic, Opus modelis, viņam šī latviešu valoda ar laiku ir pasliktinājusies, nevis uzlabojusies, jo kaut kādā veidā viņi nav likuši mūsu fokusā. Un tas, protams, mums kā patērētājiem šeit Latvijā ir slikti, jo tādā veidā mēs superjaudīgu tehnoloģiju nespējam attiecīgi izmantot, jo viņi vienkārši nezina mūsu valodas īpatnības. Bet gribu oponēt vēl par iepriekšējo tēmu, ko mēs runājām par to, ka mēs šobrīd domājam, ka mākslīgais intelekts nespēja radīt tekstu tādu dabīgu. Problēma ir tā, ka mēs vienkārši ņemam šo lielo valodu modeli ar tādu latviešu valodu, kāda tur ir, un mēģinam no tā dabūt labu rezultātu. Tā, diemžēl, tas nenotiek, bet tā kā mēs mēģinam to īsāko ceļu izvēlēties. Mēs domājam, ka šis mākslīgais intelekts ir tik jaudīgs, ka tā kā no viena mūsu šī vaicājuma, šī uzvednes, prompta, viņš uzreiz sapratīs. Bet tur arī ir process. Ja žurnālists izietu šo procesu, iedotu šim mākslīgajam intelektam savu šo runas stilu, šo brand of voice, apmācītu, iebarotu iekšā šim mākslīgajam intelektam 10 000 rakstus, kas viņam patīk, tad tajā momentā viņš ģenerētu jau šo krietni dabiskāku tekstu. Un ir jau pierādīts, ka lielajās valstīs, kur ir angļu valoda un tāds lielāks, izplatītāks valodas, uz tām tad viņš apmācās raitāk, un tur jau gala patērētais nespēja atpazīt. Bet tur, protams, jautājums ir ētiskā puse tajā mirklī. Bet kāpēc? Kādā veidā, tas mainās tikai tehniskais, vienalga šo procesu kontrolē žurnālists. Tas droši vien ir jautājums par to, kas ir galvenais, vai tehnoloģija vai žurnālists, vai tas ir rīks, vai tomēr tā ir pamatlieta, kas... Bet, manuprāt, jāskatās, kādu problēmu mēs risinam. Mēs risinam problēmu, ka mēs priekš gala patērētāja sniedzam informāciju. Un ja šis mērķis tiek izpildīts, vai to radīja cilvēks ar savu roku, vai to uzģenerēja mākslīgais intelekts un cilvēks pārlasīja, tas ir gaumas jautājums. Man kā IT cilvēkam noteikti, man ir vienalga tādā veidā, jo es jau esmu pieradis jau gadiem ar mašīnām komunicēt, un es saprotu, ka tas ir normāls komunikācijas veids. Tie, kas nav pieraduši, protams, tas ir drusciņi dīvaini tādā veidā, bet ar laiku mēs pieradīsim, un šī barjera kaut kur pazudīs, un mums būs vieglāk šo saprast. Mēs risinām šo problēmu, ja mēs sasniedzam to rezultātu, ko mēs vēlamies, tad, man liekas, nav tik liela atšķirība. Jo vienalga žurnālists tur piedalās, žurnālists to kontrolē, viņš iedod šo virzienu, viņš šo pārbauda, viņš paliek par šo operatoru. Es gribēju piebilst to, ka ir jau dažādi tie informācijas veidi, sauksim to tā. Ir kaut kādas mazās ikdienas ziņas, tur kaut kāds fakts, valdība nolemj to, vai tur, IKP ir pieaudzis par tik un tik procentiem. Vai tur parasti žurnālists ieliek baigi daudz kaut kādu savējo dvēseli un vispārējo? Nē. Okay. Bet tad, protams, ir
ir, nezinu, lielāki pētnieciskie darbi, tur aprakstošā žurnālistika, intervijas un tādas lietas, kur savukārt tas ir ļoti daudz, manuprāt, tieši tā paša žurnālista tā kā ieguldījums. Un man viena lieta, kas man tomēr šķiet, kas arī spēlē un arī turpinās spēlēt kaut kādu lomu, ir tāda, ka savā ziņā tie, kas ir kļuvuši par žurnālistiem, ir kļuvuši par viņiem tāpēc, ka viņiem patīk rakstīt. Un, zin kā, kaut kā es redzu to, kā es varu deleģēt viņam šo transkripciju, kaut kādu tulkošanu, tur, nezinu, kaut ko sameklēt un tā tālāk, bet, piemēram, to pašu rakstīšanu, kas man pēc būtības patīk. Jā, tas ir reizēm grūti, reizēm tur nāk caur mokām, daudz domājot un galvā to kārtojot, bet galu galā tas ir viens no maniem kaut kādiem profesionālajiem piepildījumiem. Tāpēc es domāju, ka tas arī turpinās spēlēt kaut kādu lomu, ka ne viss noteikti saturs nākotnē. Par valodas, par noplacināšanu un lietojumu nākotnē. Tev ir tāds pesimistiskāks vai optimistiskāks skats? Es teiktu, ka man viņš ir neitrāls. Tādā ziņā, ka valodas lietojums ir ļoti atkarīgs no tā, kādas grāmatas mēs paši lasām. Pēc būtības. Tā kā ir... Bet, diemžēl, dati rāda, ka mēs lasām arvien mazāk un mazāk. Un jaunā paudze arī arvien mazāk un mazāk. Protams, tas ir atkarīgs no mums vecākiem. Tas ir atkarīgs no mums vecākiem. Kopumā. Kopumā, bet attiecīgi tas arī ir. Es nezinu, savulaik bija tur, atnāk, kad kaut kādi jaunie studenti un tā tālāk nemāk latviešu valodas gramatiku lietot. Es arī nemāku, es zinu. Es nebūtu par to tik pesimistiski, tāpēc, ka ir ļoti daudz lietas, kuras cilvēki tomēr attīst arī vienkārši darbā un kaut kādu to valodas sajūtu un visu pārējo. Plakana valoda var būt arī ne mākslīgajam intelektam, bet vienkārši cilvēkam. Pēterim no Lielvārdas. Vienalga vai Aijai no Rīgas. Vai Aijai no Rīgas, vai Jānim no Gaiglavas. Diemžēl laiks ir nepielūdzams. Mums ir jānoslēdz kaut kādā ziņā šīs dienas saruna. Teiksim tā, uz pozitīvas nots, ka skatoties, ka viss ir atkarīgs no mums pašiem, uzdošu vēlreiz to pašu jautājumu, ko sākumā, vai mākslīgais intelekts ir uz palikšanu, un vai tas ir uz palikšanu medijos? Jā. Protams. Paldies par sarunājumu, paldies, Artur. Paldies. Uz šīs cerīgās nots teikšu paldies jums.